Pašvaldības man saka, ka tas ir ļoti labi. Sadarbība ar NBS ir ļoti forša, taču ir daudz jautājumu, kas mums uzliek tādas vairākas vai mazāk atbildes. Ja mēs savācam visu to nepieciešamo informāciju, kas ir pieliekumos, jautājums, cik ilgi viņi būs aktuāli. Krīzes situācijas var būt pēkšņas. Tas, cik ātri no tām atgūsimies, ir atkarīgs no mūsu gatavības. Kā sagatavoties krīzēm laicīgi un kādi ir labākie paņēmieni to pārvarēšanā, par to raidījumu podcastu sērijās droši ir zināt. Esiet sveicināti Sarks LV veidotajā podcastu sērijā Droši ir zināt. Esmu Sarks LV žurnālists Aivars Madris, un šis ir jau mūsu 4. ieraksts, kas veltīts visaptverošas valsts aizsardzības tēmai. Jaunajā 2023. gadā pieņemtajā valsts aizsardzības koncepcijā definēts, ka Latvijas valsts aizsardzība un neatkarības nosargāšana ir visas sabiedrības kopīga atbildība, kas tiek īstenota no individuālā līdz valstiskajam līmenim. Dzīvē šis princips jau no 2019. gada tiek īstenots kā visaptveroša valsts aizsardzība, kas ir viens no 4 mūsu galvenajiem valsts aizsardzības elementiem – līdzās nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, mūsu dalībai NATO aliansē un starptautiskajai sadarbībai. Šajā ierakstā meklēsim atbildi uz jautājumu, kā tad Latvijas pašvaldības redz savu iesaisti Latvijas valsts aizsardzībā. Tāpēc šodien pie mums viesojas Latvijas pašvaldību savienības padomnieks tautsēmniecības jautājumos Aino Salmiņš. Sveicināti! Labdien! Sāksim tad ar tādu plašu, vispārīgu jautājumu. Kā tad Latvijas pašvaldības šobrīd redz savu iesaisti šajā visaptverošas valsts aizsardzības ietvarā, sistēmā un cik tālu pašvaldības ir tikušas ar civilās aizsardzības plānu, komisiju, civilās aizsardzības komisiju izveidi? Kādu jūs šobrīd raksturot to situāciju no pašvaldības savienības skatu punkta? Es sākšu ar otro daļu tā jautājuma. Tā ir pat vieglāk, kā mums ir 38 civilās aizsardzības komisijas apvienotās teritorijās. Šie resursi ir apzināti. Diemžēl sabiedrībā valda viedoklis, ka civilā aizsardzības komisija ir kaut kāda liela iestāde, kurā ir lietvedi, priekšnieks un padotie. Principā tā ir konsultatīva organizācija, kurā civilās aizsardzības komisijas priekšsēdētājs ir domas priekšsēdētājs parasti pēc likuma un vietnieks ir VOGD, un tad ir atbildīgie pieaicinātie cilvēki. Katrā ziņā esošā ģeopolitiskā situācija mums uzliek daudz lielāks pienākums nekā civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldības likums, jo šīs funkcijas, ko mēs esam saņēmuši papildus, mums uzliek pa pienākumu risināt vismaz tādus 4 lielus blokus, kas pašlaik līdz galam atrisināt nav. Un viens no pirmiem tātad ir šī kritiskā infrastruktūra, jo šie jautājumi ir risināti saistībā ar tās cilvēku nodrošināšanu pirmās nepieciešamības pakalpojumiem, lai izdzīvotu konkrētā teritorijā un saņemtu minimālo apjomu. Gan no siltumgādes, gan ūdens apgādes, gan visiem pāriem kritiskiem infrastruktūras elementiem, taču tajā pašā laikā jāatzīst, ka mums nav izdevies ar aizsardzības komisiju Saeimā vienoties par definējumu ūdens apgādes infrastruktūras attīstībai. Un kā mēs zinām, Austrum kaimiņš diezgan nejauki izturās ar Ukraiņiem tieši ar šiem enerģētikas un ūdens apgādes infrastruktūras objektiem, kas ir viens no top jautājumiem, kas tuvākā laikā jārisina. Un es domāju, kopā ar ūdens saimniecības nozari mēs pierādīsim ierēģiem, ka ir jāatrod alternatīva. Mums tikai ar to ūdens apgādi ir problēma. Pārējie daudz maz ir atzīti, vismaz teorētiski, lai gan runa par alternatīviem risinājumiem. Ja mēs runājam par kapitāla sabiedrībām kā tādām, tad mums ir jādomā citās kategorijās. Mēs neesam pateikuši, un valsts nav definējusi, cik vispār maksā civila aizsardzība. Un kāda procenta no IKP tā paņem. Un tad jebkura plāna veikšana bez civilās aizsardzības, bez attiecīgi finansējuma, kaut iezīmēt, nav īsti korekti. Taču, ja jūs uzdodat šo jautājumu, tad tas mūsu mērķis ir vienoties arī ar pašvaldību kapitāla sabiedrībām. Un noteikti, ka ļoti iespējams, ka jānodefinē viņu nefinanšu mērķi saistībā ar civilās aizsardzības pasākumu veikšanu. Jo šeit ir ļoti daudz pakārtotas lietas,
kas būtu jāsazīmē. Ja jau reiz mēs nonācām līdz pakalpojumiem, tad mums arī ir ļoti nopietni jāpadomā par zaļo kursu. Jo tās prasības, kas ir saistītas ar evakuāciju, diez vai notiks ar ūdeņraža autobusiem un elektromobīļiem. Tātad šeit ir jābūt kaut kādām zināmām atlaidēm vai nosacījumiem, ja notiek liela evakuācija. Un tas ir viens no jautājumiem. Otra lieta, kas pagājušā gadā bija ļoti aktuāla un aktuāli līdz šim, tas ir tātad civilā aizsardzība un militārā sadaļa. Tas ir tas uzdevums, ko mēs strādājam ar NBS atbildīgiem cilvēkiem. Pašvaldības man saka, ka tas ir ļoti labi. Sadarbība ar NBS ir ļoti forša, taču ir daudz jautājumu, kas mums uzliek tādas vairākas vai mazāk atbildes. Ja mēs savācam visu to nepieciešamo informāciju, kas ir pieliekumos, jautājums, cik ilgi viņi būs aktuāli. Ja mēs esam savākuši informāciju par mednieku kolektīviem pārtikas un rūpniecības krājumiem, kas starp citu nav pašvaldību kompetences jautājums, mēs atkal dubultojam tās lietas. Tas pirmais jautājums. Šī ir ierobežotas pieejamības informācija, kur viņi glabāta, cik ilgā laikā viņi jāatjauno un kamēr nav apdraudējums. Tad, mūsuprāt, mēs dzīvojam 22. gadsimtā. Ka šīm versijām, datubāzēm vajadzētu būt savietotām. Es domāju, ka tas interesē gan NBS, gan aizsardzības ministriju. Jūs domājat savietotām tieši ar NBS? Tieši tā, jā, tas ir slepens, tad šī informācija ir optimāla un pieejama, un tās lietas būtu jāsakārto. Pēc tam, droši vien, ka ir vajadzīgas vadlīnijas no ministrijām. Mēs esam atbildīgi, piemēram, par rūpniecības un pārtikas preču izdalīšanu. Tad mēs esam izdomājuši, ka mums būs atliktās piegādes, resursus liels mēs glabāt nevaram, loģistikas mums nav. Tad x stundā, piemēram, zemkopības ministrija mums piedāvās šķeltos zirņus no dzīvnieku lielos daudzumos, nezinām cik. Kā tas notiks, vai tos zirņus izgāzīs domas priekšā, vai tie būs safasēti, cik lielam apjomam, kādām vajadzībām. Tās ir tās lietas, kur mums ir vajadzīgs algoritms. Tas pats arī par nepārtikas precēm. Ja ekonomikas ministrijai domāts, ka 31 miljonus viņam veltīts 3 gados, ka būs 4 tādi loģistikas centri, lieta laba. Taču tajā pašā laikā... Es atvainojos, bet runa ir par to, ka tad pašvaldības savienība par to ir atbildīga vai katra pašvaldība? Tā ir pašvaldības, tāpēc mēs gribam algoritmu, ja jau reiz mēs tos pielikumus taisam, tad viņiem ir jābūt ticamiem, izmēramiem un mums jābūt zināmam tam apjomam. Jo pretējā gadījumā uz plāna mēs varam uzrakstīt daudz ko. Bet taču šīs lietas mums ir jāizspēlē tāpatās kā, masveida evakuācija. Jo masveida evakuācijai būs vairāk scenāriju, nedod Dievs, ka viņi īstenotos, bet teorētiski viņiem vajadzētu būt vairākiem variantiem. Un tad ir jautājums, cik lielu apjomu tad mēs apņemamies evakuēt, kurā virzienā, kādā scenārijā, kur mēs tos cilvēkus liksim, jo mēs teorētiski varam uzņemt, mūsu valstī 176 000, teorētiski izmitināt kaut kādās pielāgotās vietās, to VUGD ir aprēķinājis. Taču atkal ir jautājums uzturēšanas un izgludināšanas infrastruktūra. Bet šie 176 000 tie būtu, ja tagad, piemēram, vajadzētu, šajā brīdī. Tad sanāk, ka kaut kādas mājvietas droši vien paliks brīvas, kaut kāds reģions vienkārši tiks evakuēts, tad viņš tiks burtiski iestumts iekšā, visi tie cilvēki tiks iestumts kaut kādā citā reģionā konkrētā. Tas jau ir uz visu Latviju, kas ir aprēķināts, bet tas jau evakuācija jau neizpaudīsies tā, ka viņi, neapšaubām, tāpēc, ka krīzes jau nav vienādas. Visus scenārijus tāpat nav iespējams izspēlēt nevar, un arī neviens civilās aizsardzības plāns, tagad ir precizēts civilās aizsardzības plāns, kurā ir definēti tie pienākumi, precizēti šie jautājumi, taču, ja godīgi jāsaka, Covid laiks jau parādīja, ko nozīmē liela evakuācija vai slimnieku pārvietošana. Mēs ļoti labi redzējām, ka nestrādā viss tik labi gan cietumnieku pārvietošana, gan slimnieku pārvietošanas pansionātiem labklājības ministrijas versijā, kas bija, ir daudz lietas, kas uz papīra ir labi, bet tajā pašā laikā es
nezinu, vai tiešām atbildīgām ministrijām šī brīdī ir šis resurs, lai to darītu. Līdz ar to, jebkurā gadījumā mācības ir tas, kas šo civilās aizsardzības plānu var vislabāk aizvietot, jo papīrs pacieš visu. Taču mēs arī 23. datumā gribam pārunāt šīs lietas, kas ir saistīts ar tādām praktiskiem izpildījumiem, jo velns slēpjas detaļās. Pēdējais bloks, kas mums tagad ir izaicinājums, mēs esam pārdzīvojuši 4 iekšlietu ministrus, bet tas krīzes vadības centrs kā nav tā nav. Pat pagājušā nedēļā valsts sekretāra sanāksmē tika pieņemts lēmums virzīt šo normatīvo aktu uz priekšu. Jācer, ka nākamā gadā būs. Taču tieši iekšlietu ministrijas, katrā ziņā tad ir jautājums, ka tur tādās lielos mēroga katastrofās tad iesaistīts visas ministrijas, tā atbildība ir pa vertikāli. Taču, ja mēs mācāmies vai nemācāmies, mēs mācāmies no citu kļūdām, bet šausmīgi negribam mācīties no savējām. Un tās mūsu savas kļūdas bija tas pats Covid un tā saucamā OVC vadība, kas bija ļoti neefektīva ar ārkārtīgi lielu ieinteresēto cilvēku skaitu, kuri rīkojās savu budžetu ietvaros un ne vairāk. Līdz ar to mēs efektu nepanācām. Mēs ļoti ceram, ka šis operatīvās vadības centrs, kura galvenā funkcija iespējams arī ir krīzes monitorings un izziņas materiāls, nevis balstīties tikai uz emocijām, bet uz reālu izziņu, uz profesionālu vadību. Es ceru, ka tas varētu sakārtot to krīzes vadību kā tādu. Jo tad, kad bija pieņemts krīzes katastrofa, tas precīzāk katastrofa un civilās aizsardzības likums, mēs konstatējām, ka šo procesu vada 7 ģenerāļi, bet nav neviens galvenais. Un šī gadījumā arī šī vadība, un arī tagad, starp citu, izmainot vai izgrozot civilās aizsardzības likumu, tiek definēts, un arī to valsts kontrole atzina, ka ir jārunā starp ministriju līmenī. Vienas ministrijas ietvarā to mēs nevaram, un droši vien valstī reiz pa visām reizēm arī jāpasaka, cik maksā civila aizsardzība, ja tā ir prioritāte. Jo mēs tagad pat bišķiņam kaut ko ziedojam civila aizsardzībā, bet pa probu, teiksim, piemēram, iekšlietu ministrija, 90% no budžeta viņiem ir algās, 10% attīstība. Viņi tā kā ir otrais numurs tajā civila aizsardzībā, resursi tad reāli nav. Mēs sazīmējam plānus, nosakam atbildīgos, bet ja mēs nenoteiksim šeit prioritātes, kaut vai, man tas sapnis būtu, ka, piemēram, izdarot katru gadu grozījumus lielajā plānā, mēs kaut provizoriski iezīmētu, cik tas maksā. Nākamā lieta ir... Kam tad, teiksim, jūs prāt šo finansējumu tad varētu reāli novirzīt? Tad mēs nosakām prioritātes, kuri jautājumi ir risināmi. Mēs nevaram civilo aizsardzības sistēmu sakārtot tuvāko 2-3 gadu laikā tā, lai viņi būtu pilnīgi droši. Jautājums, kas tad būtu tās reālās prioritātes, kam tad to finansējumu varētu virzīt? Skaidrs, ka mēs neuzbūvēsim tur patvērtnes vai tam, kaut ko lielu infrastruktūras objektus, mēs par to naudu neuzbūvēsim. Tas ir skaidrs. Sāksim ar maziņiem. Sāksim ar to, ka ir monitorings un krīzes vadības centrs. Sāksim ar to, ka mēs sapratīsim, kā veidojās materiālās rezerves, jo pašlaik mēs pētām. Noteiksim prioritātes, kas tad ir patvērtnes, jo tur kritērija nav, un droši vien arī tur būs jāiezīmē. Tur ir 2 varianti. Vai mēs cilvēkam uzliekam par pienākumu to darīt un dodam iespēju viņam to darīt brīvprātīgi. Tas ir arī liels izaicinājums, vai daudz dzīvokļu māju šī gadījumā atteiksies no dzīvokļu siltināšanas un pāries uz patvērtnes izbūvi, piemēram. Ja? Tie ir daudz, bet tas dod iespēju. Ir variants, ka varētu to apvienot, teiksim, daudz dzīvokļu mājas. Arī, ja mums valsts varētu, teiksim, nākt pretī ar to siltināšanas projektu, un tad pie viena arī tad izbūvēt, vai iekārtot to pagrabu tā, lai viņu var izmantot kā patvērtni. Katrā ziņā ir jābūt kaut kādām vadlīnijām un iespējām variēt, piemēram, Igauni var nelielu lērumu mājas sakārtoja 1,2 miljoniem, parādot, ka to var, pielāgojot šos pagrabus. Tajā pašā laikā mums vēl tāda īsta kritērija nav. Vakar bija pirmā darba grupa pa patvērtnēm, mēs vēl cīnamies un strīdamies, cik viņi ir obligāti, tik neobligāti, jo jaunai būvniecībai tas arī ir sadārdzinājums. Katrā ziņā tie ir tie izaicinājumi, kas būtu jārisina, un tajā pašā laikā mums ir jādefinē tas, jūs uzdevāt jautājumu, ar ko sākt. Mums vajadzētu izdomāt un pateikt, cik ilgā termiņā mēs esam gatavi noturēties. Mums ir 72 stundu summa, to mēs zinām. Tad pirmais jautājums, cik liela summa ir pašvaldībai un cik liela summa ir valstī.
Jo, piemēram, brāļi Igauni domā, ka 2 nedēļas vajadzētu nodefinēt to jautājumu. Leišu zēni domā bišķi vairāk, lai gan arī tie mērķi nav reāli, bet viņi konkrēti apjomu definē. Tāpatās, kā mēs sakām, ka mums vajadzētu tā kā, vismaz 2% paredzēt tā kā pārvietošanai. Tajā pašā laikā, ja mēs pēc statistikas skatām, pēc VOGD datiem skatām, ka 31% no cilvēkiem tā kā paļaujās uz to pašvaldību izmitināšanas vietām. Atkal, te ir jautājums, viņi paļaujas, varam 2%. Ja? Tad Igauni Leiši arī to latiņu uzstādījuši augstāk. Tad atkal nākamais jautājums, ko uzdod pašvaldības, kas ir labāk patvērtnes vai masveida evakuācija. Ja ir masveida evakuācija, tā kur? Uz Rīgu vai no Rīgas. Ja no Rīgas, tad kurā vietā. Un šie visi varianti nav apspēlējami civilās aizsardzības plānā. Viņi ir tajā slepenā pielikumā kā vadlīnijas. Taču, jebkurā gadījumā tās ir mācības. Mums jāizspēlē vairāk varianti, kā tos visus savietot. Un tur, kā jūs teicāt, tas ir tas pirmais jautājums, kur ir šī pašvaldība loma. Pašvaldība loma ir nodrošināt šo minimālo pakalpojumu, evakuāciju un izmitināšana. Tās ir tās palīdzīgās rokas, kas būtu tā kā pirmā lasījumā jānotur. Un sakiet, kā jūs vērtējat šobrīd, jūs jau ieskicējāt drusciņu sadarbību ar NBS, bet kā jūs vispār vērtējat no pašvaldības skatu punktu sadarbību ar kaut kādām, varbūt nevalstiskajām organizācijām, tiem pašām, teiksim, iedzīvotāju kopienu pārstāvjiem, ar citiem valsts dienestiem un ar to pašu NBS šajā te procesā? Es sākšu varbūt ar ministrijām. Atceraties, cik ilgi mums negāja civilās aizsardzības valsts plāni, jo ministrijām pašām nebija rīcības plāna. Bet tajā pašā laikā es gribu uzteikt VUGD kā 2. numuru glābēju, precīzāk 1. numuru, 2. numuru civilās aizsardzības komisijā. Un sadarībā ar NBS saistībā ar apmācībām es neesmu dzirdējis nevienu sliktu vārdu par NBS bruņoto spēku dalībniekiem. Viņi arī ir diezgan pieklājīgi, jo pagājušā nedēļā aizsardzības komisijā tika uzdots, kuras tad pašvaldības vēl ar to militāro apdraudējumu pielikumu nav tikuši galā. Viņi tā diplomātiski saka, ka strādā visas, un godīgi sakot, nekad jau tā militārā sadaļa nebūs gatava, perfekta, tāpēc, ka viņi visu laiku ir jāpilnveido. Tā kā šīs apmācības gan NABES, gan no tās pārējās lietas, ko organizē bruņotiem spēkiem. Tur jau pašvaldībām, civilajās aizsardzības komisijām vairāk tas Pilskalns ir. Jā, arī NABES, arī Pilskalns, bet es domāju, jāiet tālāk, tāpēc, ka ne visas pašvaldības ir iesaistītas. Es domāju, ka jāapmāc arī speciālisti ārpus šīm un tas tālākais sapnis jau droši vien, ko mēs nemākam visi kopā. Mēs nemākam komunicēt ar savu sabiedrību. Mēs noklusējam tās lietas, ko varbūt arī neizdarām. Piemēram, patvērtnes stāsts bija noslapanots valdībā mēnesi. Tur nebija nekā slepena. Izņemot to, ka mēs neko daudz neesam izdarījuši. Šī gadījumā ar sabiedrību jārunā ļoti godīgi un atklāti. Pat arī tad, ja mēs neesam izdarījuši, ir jāpasaka. Un tas jautājums, kas droši vien cilvēkiem ir jāiemāca, ka tas pirmais jautājums ir paļauties pašiem uz sevi. Tas it kā būtu tā 72 stundu soma. Jā, bet droši vien ar to ir par maz. Droši vien, ka vajadzīgs ilgāks laiks, ir jāapzina rada un tam līdzīgi, jo arī tās redzat, tajā pašā laikā kāds sako nākamā ķēri. Ja ir kritiska situācija, pašvaldības paļaujās uz NBS, tajā pašā laikā viņiem arī nebūs iespējas paļauties. NBS jau ir teikuši jau daudzas reizes, ka pašvaldības uz viņiem nevar paļauties, jo viņiem būs primārais mērķis karot, nevis rūpēties par evakuāciju un tādām lietām. Jā. Tieši tā, un tad jau mums ir jāpārņem ne tikai tās funkcijas, kas jau ir. Tad jau mums jāpaņem arī sabiedriskās kārtības nodrošināšana, policija, daudzām citām lietām. Tur būtu policijas iesaist droši vien primāri. Jā. Un tas ir tas jautājums, ka ar šo resursu mums varētu nepietikt. Un tad sākās jautājums, ko mēs arī nezinām. Teiksim, mums nav precīzas vadlīnijas vai algoritmu tām loģistikas ķēdēm. Teorētiski apdraudējums mums tur ir tālu. Pārtikai vai nepārtikai, labi, mums atver tos šķeltos zivņus vai grūbas visai vidzemē. Mēs izdalām, kā mākam, izdalām uz nedēļu. Jautājums ir tad, kad šis apdraudējums ir tuvu un šīs pārtikas resursi ir vajadzīgi pašai armijai, bruņotiem spēkiem un tam līdzīgi. Un tad parādās tas caurums tajā saprašanā, kurš tad ir tai pirmai nepieciešamībai cilvēkiem, kas mūs aizstāv.
un tiem, kas palikuši uz vietas, un cik tas liels procents. Tāpēc es arī sākumā teicu, ka mums būtu jānodefinē mērķis, cik ilgi mēs paši noturamies. Jā, kaut teorētiski uz plānu, un tad izejot to scenāriju, mēs varētu spēlēt līdzi, kā to izdarīt. Jo tieši, tie ir it kā sīki jautājumi. Tajā pašā laikā pašvaldības man to uzdod, prasa. Un jūs teicāt par šo NBS sadarbību. Tur, ka tās mācības ir notikušas Pilskalnā un Nambejā, tur to jautājumu krietni mazāk. Tas ir pilnīgi skaidrs. Bet jautājumi joprojām turpinās, lai gan viņi arī saka, ka ir tādas lietas, ko varbūt mums arī nevajag vairs prasīt. Cik mums aktuāli pārtika, nepārtika, ja to prasa ministrija, cik mums aktuāli, piemēram, ziņas par medniekiem, jo vispār ir diezgan interesanti, jo savā laikā, pandēmijas laikā mums bija kategoriski aizliegts šo informāciju pieprasīt, jo datu inspekcija ļoti modri to ievēroja. Tagad datu inspekcija to ir aizmirsis. Mēs tādu gaidām brīdi, kad viņi atcerēsies, paklausies. Zēni, te ir personu datu aizsardzība. Bet tās ir visas detaļas. Protams, ka šie alternatīvie resursi mums būtu jāatzina, bet droši vien mums ir jādomā par vēl par lietām. Nav elektrības, nav saziņas. Kāpēc mēs nemācāmies no Ukrainas, kā to sazināties? Kāpēc mēs neizmantojam veco labo saziņas metodi caur namu pārvaldniekiem, kurus var iesaistīt? Mums tomēr tā saziņa būs vajadzīga. Arī šīs apziņošanas sirēnas, kas mums ir iekārtotas, arī nenosedz visas pilsētas, tur ir ko strādāt. Tieši runājam par apziņošanu, tad nesen mums bija saruna ar Rīgas apkaimju alianses valdes priekšsēdētāju Māri Jansonu. Viņš ir teicis, ka tā ir viena no tām funkcijām, ko viņš redz, ko var darīt tās iedzīvotāju kopienas, ka viņas var to informācijas tieši nodošanu. Lūk, un šī lieta, tas arī mums tajā jaunajā izmaiņās saistībā ar civilās aizsardzības komisijām tur ierakstīts. Šī lieta vēl nav atstrādāta. Būsim godīgi, mēs neesam viņu iespēlējuši visos scenārijos, taču tajā pašā laikā mēs apzināmies, ka katra tā biedrība vai kopiena katrā pašvaldībā ir atsevišķa. Mēs varam droši vien izvēlēties, kura no tām ir aktīvāka un kura ir piemērojama, bet šāda informācijas aprit un iesaist, mēs būtu tikai priecīgi. Jautājums. Principā arī tas ir ļoti lielā mērā saistīts arī ar tām cilvēku bailēm, aiz nezināšanas, ko darīt un tam līdzīgi. Ja mēs precīzi katram sabiedrības loceklim pasakam uzdevumu, vai tas ir pašvaldību vadītājs, vai tas ir komunālais, vai tas ir dienestu vadītājs, vai tas ir infrastruktūras cilvēks, kuram ir jāpaliek tajā katlamājā līdz beigām. Tad jau, ja šie pienākumi ir sadalīti, sabiedrība arī nomierinās. Bet mums bieži vien šī neinformētība rada tādas, tāda papildus spriedzi. Piemēram, jautājumu, kāpēc mums nav informācijas par civilās aizsardzības plāniem? Teorētiski, ja viņi ir, bet šie plāni, viņi nevienmēr atbildēs tajā realitātei. Un vai apdraudējuma gadījumos kāds lasīs civilās aizsardzības plānu? Droši vien, ka nē. Tātad mums parastais iedzīvotājs noteikti nelasīs. Loģiski. Līdz ar to mums ir obligāti jāiemācās rēģēt, un tas pirmais jautājums ir glābt sevi, tad paļauties. Ir virkni jautājumu, ka mums ir apmēram 10% cilvēki, kas ir guļoši, invalīdi. Tās ir tās lietas, ko mēs nedrīkstam aizmirst, kā viņus pārvietot. Tā kā tas masveida evakuācijas jautājums ir diezgan liels. Tagad no mobilitātes fonda arī iekšlietas mums mēģina arī piegādāt vienu otru infrastruktūras objektu, dzelzs gultas un tam līdzīgi, bet ar to vēl ir par maz. Katrā ziņā tas loģistikas jautājums ir viens no tiem, kas būtu risināms, lai gan atkal pie kaut kādiem konkrētiem apdraudējumiem, protams, mēs skolas, bērndārs un daudz citas vietas jau varam atbrīvot, jo tad jau mācības nebūs. Tā kā, šie jautājumi visi ir izspēlējami, tāpat tās arī, kā es teicu, arī par to pašu zaļo kursu, mēs neesam ievērojis, kad tur aiz robežām Krievu karo ar elektromobīļiem un ūdeņraža tankiem. Tātad ir jautājums, ka evakuācijai mums ir jāatstāj ejošs apjoms tehnikas, ne tikai evakuācijai, pārtikas, nepārtikas precēm, faktiski visiem tiem pasākumiem, kas saistīti ar civilu aizsardzību.
Nu, ja tas apdraudējums ir lielāks vai mazāks, mums ir jārēķinās ar to, ka drusciņi ar tām zaļā kursa normām mums ir jāpiebremzē. Mums ir jābūt reāliem, vai mums ir jānosaka vismaz kaut kādi procenti, kas ir paredzami evakuācijai, piemēram. Jūs jau pieminējāt to Ukrainas pieredzi. Varbūt ir vēl kaut kādas lietas, ko jūsuprāt mēs varam no viņiem pārņemt, ko mums vajadzētu? Viņiem ir salīdzinoši labi tā digitālā versija saziņā, kurā viņiem visi pakalpojumi ir salikti vienā paletē, un tā skaitā arī drošības jautājumi. Tātad tu zini, tu pēc autobusu biļeti, tu zini, kur tev ir tuvākā patvērtne. Tās lietas savietotas, mums uz to ir ko tiekties vēl pāris gadu. Viņiem gan arī tas viss nebija uzreiz. Viņiem arī bija ekspromptā tik viss. Pati dzīve jau piespiež, viņiem neteikšu, ka viņiem bija ļoti izcili un pašvaldības viņiem ir krietni vājākas kā mums. Tā kā tajā ziņā mēs esam organizētāki. Pati dzīve jau to piespiež, bet, diemžēl, bet tas šūna apraides mehānisms, ko mums solīja pagājušajā gadā, vēl šogad viņš top, jo, cik es zinu, publiskais iepirkums ir noticis neveiksmīgi. Ceru, ka līdz gada beigām būs, jo tā ir arī zināmā veidā vieta un lieta, ar kuru var noreaģēt. Tā kā ir daudz tādu pasākumu, ko mēs, manuprāt, un es arī tajā 23. februārī taisos teikt, ka mēs esam pārāk samiernieciski lēni. Daudzas lietas, kā to krīzes vadības centru, šūna apraides to mehānismu, sakārtot mēs varējām krietni ātrāk. Arī to militāro sadaļu, kas ir process, varam saprecizēt. Un droši vien, ka mums Jūs domājat, krietni ātrāk, tas ir ātrāk pirms 22. gada vēl? Nē, es domāju tagad, jo pirms 22. gada tomēr mums tāda nojauta nebija. Sāksim godīgi, mums bija... kā lai pasaka, tam civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldības likumam jau nebija deleģējumi militārā sadaļā. Un es personīgi pats uzskatu, ka daudz sakarīgāk būtu, ja apdraudējumi izņēmumu stāvokļa gadījumos būtu ne šis pielikums. Manuprāt, ka militārais pielikums atbilst šai sadaļai. Bet tās ir manas personīgās domas, jo tad es saprastu arī tās lietas un lomu daudz precīzāk. Šī gadījumā tas ir kaut kur pievilkts starp vienu regulējumu un otru. Tas ir kaut kas pa vidu, un līdz ar to mēs šur tur tās lietas dublējam. Tāpēc arī pašvaldībām ir jautājumi. Ja jau reiz ir reāls apdraudējums vai izņēmums stāvoklis, tad mēs savu vietu jau zinām savādāk. Tad komandieris un galvenais jau ir armija, ne mēs. Labi, ko lai saka? Daudz izaicinājumu vēl priekšā. Cerēsim. Tas pirmais izaicinājums, protams, mums ir mācīties. Es zinu, ka mums būs sakrājies tajā 23. februāra pietiekami daudz, bet mēs jau esam norunājuši. Mums ir godīgi jāpasaka, kas mums nepatīk, kas jāstrādā, bet ārā no telpām mums jāiziet kā vienotiem partneriem. Gan ar valdību, gan ar NBS, gan ar iekšlietām, gan ar aizsardzības ministriju. Man bija nedēļa apakaļ aizsardzības ministriem ierēģiem. Mēs devām tādas provocējošas jautājumus, arī viņiem bija daudz kas jauns, ko viņi nezināja. Tā kā jo vairāk runāsim un komunicēsim, mēs darām vienu to pašu darbu. Mēs esam kā partneri. Tā kā es domāju, ka kopā mēs varam. Jā, cerēsim uz to komunikāciju. Tas ir tiešām viss pamats. Labi, paldies jums, ka atradāt laiku šai sarunai. Atgādināšu vēlreiz, ka varat mūs klausīties arī Spotify un skatīties arī YouTube. Šis bija Sarks LV ieraksts, podcasts sērijas ieraksts no sērijas Droši ir zināt. Paldies jums par uzmanību un tiksimies nākamajos ierakstos.